Nu ko, uztaisīsim vienu video te no augšas, kā izskatās lauki. Vai? Nefilmēšu sev, bet lauki. Jo te cilvēki prasa, kā tad tev tie lauki izskatās. Nu skaties. Šitais ir kaimiņu lauks. Šitais ir mans. Vīds ir šķidrs, jo šitie te nesadīgi. Redziet, tur tāds. Te bija kantāļains un nesadīgi, un mitrums nebija, kad iesēja. Tad viss bija švāk, bet pēc tam saceroja. Tagad nomigloja. Šis ir mans, kā es teicu. Tas ir kaimiņa atkal. Tas nav. Un tad ir tur zilais. Nākošais aiz grāva. Niedus redz, aiz grāva nav. Nākošais arī nav. Un tad zilais ir. Zilais, ne zaļais. Nākošais lauks. Un tad atkal pie grāva ir kaimiņiem. Kurš biedram kaimiņiem? Tā kaut kā. Jā, jāsaraks papīri un jāmāk uz nākušo lauku. Un tā visu kaut ko darīs šodien. Davai. Gribu parādīt, kā rudzupuķi ir izauguši cauri. Nu, nevarēja ātrāk miglot, bija augsts, un tāpēc tā arī ir. Bet šitie ten viņi ir izteikti daudz, un citos laukos arī ļoti izteikti. Tā nu viņš ir. Bet tagad ar šito viņi vismaz nomeglosies. Tālāk viņi neaugs. Kaut kā tā. Citos laukos viņi ir vai no, redz, tālāk viņi nav. Viņi tikai šitie te, vai viņi no kaimiņa vēja atnākusi, vai kas, nu. Nezinu, nu nemāk tā spriest, jāpabrauc tālāk un jāpaskatās, kā citur ir. Nu, tagad ir bez mikrofona. Bet ja skaļāk runā, tad jau var dzirdēt noteikti, ne? Nē, nu es jau arī, kad pastīšos, ka jau likšu iekšā. Nu, tā arī ir tā rudzupuķīte. Bet grāmalā te pie sliedes, tehniskās sliedes neredz. Tikai grāvas pusē. O, jā. O, jā, un te jau ir švakā. Nu, nezinu, tad jau skatīsimies, kā būs, bet tajā kaimiņa, tur, kur robežojās ar kaimiņu, tur viņas vairāk ir un vislielākā. Un tur Dunika arī vienā laukā tā ir. Bet labi ir, aiziet. Nē, izrādās vidū arī bija, ja nepaspēja paņemt. Vidū arī izrādās bija te tāds pleķis ar tām rudzupuķiem. Nu, kaut ko viņš jau izsējās tā kā nelaimes, bet nu ko darīs? Jā, miglo viņš ir. Tās lien aug ārā, nu riktīgi cauri, viņš jau ar tādām platām lapām sauli redz un aiziet vanda augšā. Paskatāmies. Es tam miglojot visu tā redzētu, nu, ceļš. Nu, normāls ceļš, nu, it kā jau grēderēt nevajag. Un te arī grēders nebrauc. Nu, vienkārši man jau arī nav, bet tas, kad es tur braucu, es tur nebrauc. Vienkārši miglojot, bet redzu, atkal ir viens ceļš, ko nogrēderēt pirmo. To mēs tūlīt redzēsim tālāk. Nu, cilvēki to palaid garām. Viss kārtībā. Viņiem tāds rīkojums, ka viņš tad stuma, tad viņiem tā jāstum. Bet labi. Jo man, nu redzēsim, kā te tālāk turpināsies, cik tālu vispār darīsies ar to grēderēšanu. Un kā jau viens cilvēks teica, es neesmu redzējis to video, vai rullīt, es nezinu, kaut kur ir viens rucānieks, es to teicu tā. Nu, kad varētu būt viņu prāti. Katru gadu vēlēšanas, jo tad būtu ceļu nogrēderēt, zāli nopļaut. Viss kaut kas, kas tagad noteikti tieši uz šitām dienām līdz pat tam 7. jūnijam, kad tas viss beigsies, kad viss jau aizmirsīsies, nevajadzēs vairāk. Solījumi viss paliks kā solījumi. Ja katru gadu būtu, es jau teiktu, ka katru ceturksni vajadzētu, nav ko. Tad viss notiktos par mūsu naudu. Manas domas ir tādas, es jau arī pateikšu. Kādas manas domas ir, kāpēc te grēderē.
Tā, viņš ir aizbraucis, to es redzēju, ka es aizbraucu tur. Ai, ne, tur ir jābrauc. Sorry. Pabrauksim uz apakaļ. Man jau tur vajadzēja braukt. Tur viens lauks ir jānomiglo. Pēc tam braukšu to tālāk miglo. Aizmirst pilnīgi. Man te viens hektārs palicis. Bet tad es arī redzēšu, cik viņš tālu tur ir aizbraucis. Nē, tad jau varbūt pa vēlēšanas šito nodara. Jo, ja tālāk ir aiziet uz Aunu, un tur sarbrauku lidot, tur sarredzēt. Nu tā kaut kā, tāda ir. Man te jāgriežās uz tūlīt nos, un tagad man te būs pa visām vietām. Tur jābrauc uz ceļu, tur apakaļ, tur atkal pa visu otru galu. Tad es redzēšu, kas un kā ko darīs un kas kā nav ko darīs. Davai, čau. Nu kā jums izskatās? Man mutis maigi, man patīk šitādi lauki. Man ļoti skaisti, manuprāt, izskatās. Ne? Nezinu, kā jums, bet man liekas, ka salīdzinot ar to, ka te ir tāda smilte, es aizbraukšu uz otru vēl parādīšu kādu smilti. Tad jā, tad redzēsim. Man mutis maigi, tā nu ir. Redzim, cik skaisti. Šīs nezālītes, tās nomiglosies tagad miglojot. Un te var redzēt, kāds tas lauks te ir tas pats turpinās. Te bišķi kaut kāda savādāk melnāk zemīga, bišķi, bet tā grāmali tā kā tīra smiltīga. Te jau var redzēt. Tāds smilts. Tur tai grāmalas, pašu malu varēs redzēt, ka vējš atkal ir saplutināts. Te ir tā kā pludmalē. Un kā vējš pūš, tad viss šitie ten. Te tā. Nu, to es vēl parādīju pirkstu. Tur viss aizpūš ciet. Tā smilta ir. Te lielā vējā. Ja kas smilts strūp un mazāk lapiņas vienkārši noēda vējš ar vēju un smilts nos. Tāds noteikti. Man patīk. Pagaidām viss tā ļoti labi. Tepat nezāli nevar izraut cauri, bet ar to miguli jau, ja kāda ir, tad apstādinās. Un kaut kā tāda, vai turpinam strādāt. Un kā Aleks saka, tikai uzvarās. Nu, kamēr kaut kas sūdzās, nav uzkāpt tas, jāiefilmē kaut kas, ne? Kaimiņam vēl jāsēj. Kaimiņš vēl sēj. Te ir kaimiņu lauks. Redz, tādā lielā smiltē tā arī ir. Te ir mūsu lauks. Eģi šitā tentā zilā strība. Tā ir tāpēc, ka tur ir divreiz kas bijis. Šitā ten miglojot apkārt, ka brauc, un tad iesākoties un beidzot. Nevar jau tā notrāpīt. Slēdzot. Tad viņš ieslēdzās, tad ir. Tāpēc tā ir. Bet labi, bēpus uztaisīs. Aizsprost, un tur vismaz ūdens ir. Super! Nu, redzēsim, kad tiks uz šito ceļu Grēderē. Vai šis nebūs super aktuāls. Manīsim. Kas kā. Nu, te es braucu un es aizmirsu esmu ieslēgt mikrofonu. Un pēc tam atčaknos. Un šitais ir tas variants, ka es gribētu, kad var uzrunāt virsū. Un tagad es mēģinu, vai tas ir izdarāms vai neizdarāms. Ja būs izdarāms, es beigās atčaknos. Jā, ir mikrofons. Jā, ir vakars. Sveiki, ir vakars. Cik tas pulkstenis bija? Apstīšos, tu pagaidiet. 7:43. Ja pareizi rādā pārregulējiet.
Un šodien miglošana beigusies, lai no zemes nerodās mitrums, rases un Inga būtu tik jēgtīga, kā viņai jābūt. Jā, ka rases sāk rasties, tad tā Inga paliek vāja un uz augu vairs neiedarbosies. Bet es gribēju par ceļiem parunāt. Citais ceļš ir aizgrēderēts līdz pat Jūrmalciemu ceļam gar mājām. Un liekas, runās, aizbraukšu tik tālu, kur es no rīta braucu, kur es rādīju, kur it kā nevajag grēderēt. Un tur arī nav nogrēderēt. Tam tāda aizdoma ir, ka tagad grēderē, tur, kur ir mājas, tur zin kā vēlēšanas ir. Cits iespējas. Tad redzēsim, var jau būt, ka nogrēdēs arī šito, bet šitai te nav. Šitai arī ceļš iet. Gan uz turieni, gan pāri pa tiltiņu roku. Tur nav. Šitai ir grēderēts. Un es parādīšu arī, kur es no rīta braucu. Un kur redzēja, ka grēders aizvāk, bet pacelt slūpi izrādās, ja tur nekas nav darīts. Kaut kā tā. Pabrauksim. Koslēks āķī. Tagad ir 7. āķis. Tad gribēju parādīt, ka šodien, ko migloja lauks, man ir ļoti nežēlīgs labs priekšā mutes maidī. Un izskatās, ka ir labi, jo tas lietus ir bijis un mitrums un samēslots ir. Un tagad ir miglots. Tagad miglots ir tāpēc, ka āgrāk nevarēja nomiglot pie augstu un negribēja stresu laist tas savu laikā. Tagad ir vasolī, bet šitais lauks. Man ļoti patīk pašam braucot pa viņu un miglojot, man ļoti patīk. Ko lai saka? Mutes maidi, ja tu redzi apmēram, cik tur būs, ja nekā laikapstākļi nepatraucēs un varēs nokļūt, tad izskatās, cik izskatās man uz acis, man ļoti apmierina. Te kaimiņam lauks arī ļoti skaists izskatās. Arī ļoti labi samēslots. Forši. Un te ir tāds piemērs, kas izskatās, ka nav mēslots. Ir mēslots, bet nav tik, kā redz blakus, te jau var redzēt uz acis. Tā ir. Mēs arī ātrāk nemēslojām. Mums jau arī nebija nekāda iestāda ēst. Mums tās smeltītājs, tad bija tās vasaras, kad nebija vispār tie lieti. Un tāds arī bija, ļoti asts vasaras un sauss. Tad mēs bērām grāvis, lai ūdens turās un lai pēc tam tek pāri, ja sasniedz to kaut kādu līmeni. Bet tagad cilvēks domāja, ka vienā vietā izraut visu to ārā, visu to mediku taisīto. Varēja taču palaist vaļā ūdeni, ja tev ir uz lauku, bet nē, ir sirds ārā. Tagad, kad būtu savs vecāk, tad būtu jārok apakaļ. Un tā kā tagad ir normāli salīgs un pats, kaut kā tevis uz lauku. Tā vienmēr bijis mitrs, bet mitrumu vajadzēja. Tad cilvēks mēģināja, bet apsēties šitā vieta, malu. Kamēr to nenoņems, šita ir tāda vanna. Viņai nav pat atsēta gudrīt, redzēt? To daudz zina, bet kāpēc pirms vēlēšanām šito malu nenoņēma, zin kā, te varētu atkal počēties, darīties, kad atkal, tu zini, pārliecina cilvēkus. Īsti tas nav mans projekts, kad es pārliecināju cilvēkus, man bija jāpārliecina, tas bija mans uzdevums. Kaut ko tādu atkal, jo te jau vienmēr ir pēķis. Šita jau ir pēķis, viena nav pat atsēta. Tā malu. Un tas ceļš ir tik zems tagad, palicis, jo te jau nedara grāmatu virsū. Ja piebērt kaut kādu grāmatu, te uztaisīt ceļu kaut 15-20 cm grāmatu, īsti mālēni grāmatu atklāt. Superīgi. Tā to malu arī varētu parakt tālāk. Ir viens reizes, kamēr to ceļu tā īsti. Bet nē,
Bet viss ceļ jau būs normāli, pa tukšo. Terās. Nē, viss kārtībā. Redzēt, ir te skaisti saules. Štie vasarā. Ļoti ātri iesēja. Jā, vasarā. Ziemā, tā nebūtu. Nu, es par šito atpēc runāju. Tev grēdēji, un grēdēs aizbrauc pēc tam par šito, kuras no rīta brauc un rādīja to ceļu. Viss, te nevajag. Es nesaku, ka vajag, bet šitais te nebija uzdevuma par šitiem kilometriem. Nebūs kaut kāda nauda jāsitē. Vai šis ir mūsu grēdē, pašvaldība izlēm, kurš grēdē, kurš nē, vai šis nav pakalpojums. Kaut kā tā. Redziet, ir vēl, bet šitā lietas ir, tur ir iesēts pa laiku. Ūdeni, tik šeit nosūcies. Te arī uz lauka ir ūdeni, tik. Bet mums ko darīt. Tā ir. Un te es braucu garām jau no rīta un izskatījās, ka līņi vajag nopeļot. Atnākuši no 8. Tagad Jāņiem jau. Jāņiem bija līņi, bet tas laikam tādu visādi mainījušies. Te arī ir skaisti krāsa vadībai. Sanāksot. Viss kārtībā. Bet runa pa šito ceļu. Nu, šitā te aizbrauksim, pārbrauksim pār pa tiltu, un tad, es domāju, būs grēderēs, jo tur atkal ir mājas. Lai kādam pateikt, redz, es visu daru, es visu kontrolēju. Tas ir mans domas. Es savu domas izsaku. Es nevienu nenomelnoju. Es izsaku savu domas. Ja man tāds, kāpēc negrēderēja šito? Varbūt, ka komunālās daļas vadītājs pateicis, ka šito nevajag. Var jau būt. Nē, viņiem nevajag. Es saku, ka uz tām vēlēšanām caur vienu tāds aizdoms. Kāpēc tā? Un kāpēc aizgāju uz mītas, kad bija pusdienas laikā. Es lūdzu pacelt šito lietu. Nu, apskatīsimies, jo man ir baigāt dotāms, ka šita būs grēdēt. Ja nebūs, tad var jau būt, ka uzdevums ir visu to nogrēdēt. Nu, redzēs. Nu, redziet. Te ir atkal. Viss kārtībā. Vienojām. Jā. Oi, vēls. Te vēl ir jāmiglo. Aizvērt savu pa šitiem laukiem. Tad vēl rīt ir daudz ko darīt. Bet jā. Tā ir. Tāds man ir tās domas uz vēlēšanām, ka tagad nogrēderē fiksi līdz mājām. Tur padomā, tas ir diezgan ilgi, tur negrēderēs. Nu, nezinu. Tās manas domas, es izsaku, kā jau tā atkārtojot, tās manas domas. Redzēsim, cik tālu būs. Nu, tā arī ir. Šitiem ten nogrēderē. Šitais ten. Nē, tā arī grēderēs. Laiku skaits. Taču pašvaldību vēlēšanām viss ir sakārtots, bet pēc tam atkal aizmirsīsies visu. Te man kaimiņam jānopļauj zāli. Šodien atrakstīja, ka ir nopļauts, nav, bet es jau nevaru nopļaut. Te ir tagad vismaz mazāk. Te būs jānopļauj, atnāk. Ja sarunāts izdarīšu, bet tagad man ir šitie teni jāizdara. Šitais lauks vēl rīt jānav miglo. Un tad vēl. Labi, davai, čau pagaidām. Jauk, man čals gaida. Čau. Nu, laiks augšā. Vai? Do 5. Abā. Tulīt iešu. Man vien maiz priekš tev palicis.
Būs. Tā. A ne? Davai. Čau. Šitais ir prieks, kad šitā sagaida. Mazais vēl iekšā iet apsveicināties. Mazam būs iekšā kaut kāda garšduma, bet šitam būs šitā.